Andris Lūsis dibinās firmu, kas divriteņus pārbūvēs par trīsriteņiem. Šādi braucamie pirmkārt vajadzīgi cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem. Andra firma trīsriteņus gan iznomās, gan pārdos. Andris Lūsis, viņa komanda un trīsritenis Matilde. Labvakar, ar mani šokar ir Jolanta un Gunta. Labvakar. Piedāvājam velospēdu ar 3 riteņiem, kas domāts vecākiem cilvēkiem un ģimenēm ar bērniem, kā arī komerctransports, un tas Latvijas tirgu nepārsniegs 200 lātus. Pateicoties firmas noslēpumam, ir radusies interese par trīsriteņu iegādi. Esam saņēmuši zvanus gan no organizācijām, gan no privātpersonām. Sākumā tie bija daži, vēlāk daži 10, uz šo mirkli tas jau ir tuvu 100. Ir velo veikali, kas ņems uz realizāciju no mums Piekaras un Rumbas. Stokholmā viens no velo veikaliem startam pirks 10 komplektus, un sākot ar februāru visiem būs iespēja izmēģināt mūsu trīsriteni, tāpēc sekojiet mūsu mājaslapai velostop.lv. Ar Jolantu visciešāk sadarbojamies. Jā, vēl ir Gunta arī dara grāmatvidas jautājums, ir nomainījušies un nākuši vēl klāt konstruktori, ir arī paziņas gan Vācijā, gan Nīderlandē, gan ASV, kas arī tajā galā attīsta. Tādā ziņā viss iet uz priekšu. Ozola kungs tur izteicās, ar ko mēs atšķiramies no amatniekiem, kas skrūvē garāžā. Jā, Ozola kungs, mēs joprojām skrūvējam garāžā, bet kad mēs iziesim no garāžas, uzaicināsim obligātas uz kūkām, un jums nav tiesība atteikt.